mēs tev esam runājuši par Kariņu vairākas reizes, kad bija šis smieklīgais atgadījums, ka Kariņš pretendēja uz NATO ģenerāla sekretāra amatu. Tas bija vienkārši tiešām pat vienkārši smieklīgi. Tās lietas, ko agrāk Kariņš darīja, un tās lietas, kas viņam nelipa klāt, šobrīd jau sāk lipt klāt ļoti nopietni. Ja? Un principā viņš gremdēja jau visas partijas reitingu, visas partiju. Viņš bija 5 gadi premjers. Šajos 5 gados Latvija lēni, bet neizbēgami ieņēma pēdējās vietas visur Eiropā un neizbēgami atpalika jau ļoti būtiski no Lietuvas un Igaunijas visos rādītājos. Tā gadījumā, kā mēs jau minējām, cerams, ka viņš vairs nekad neatgriezīsies Latvijas politikā, lai nenodarītu vēl lielāku kaitējumu. Tagad šie skandāli ir nākuši klajā un cilvēki ir atvēruši acis, reitingi krītās. Viss ir ļoti loģiski. Ja? Es ceru, ka nākamās vēlēšanās pēc 2,5 gadiem, ja, kad būs mazliet savādāk. Labdien, Arnold! Labdien, Raimond! Principā mēs tev esam runājuši par Kariņu vairākas reizes, kad bija šis smieklīgais atgadījums, ka Kariņš pretendēja uz NATO ģenerāla sekretāra amatu. Tas bija vienkārši tiešām pat vienkārši smieklīgi. Es nezinu, kāpēc viņš domāja, ka viņš varētu vispār kvalificēties šai lietai, bet labi. Katrā gadījumā skaidrs, ka viņš nebūs nekad ne NATO ģenerāls sekretārs, iespējams, viņš pat nebūs Eiropas parlamenta deputāts nākamajās vēlēšanās. Bet lieta tāda, viņš tātad ceturtdien, 28. martā, viņš atkāpās no ārlietu ministra amata. Es domāju, ka situācija nobried tik tālu, ka, pirmkārt, protams, viņa lidojuma skandāls, ja, privāti lidojumi, diezgan tās muļķīgās atrunas, ka tagad viņam tur visu laiku jābūt pie galda un visu laiku jāsteidzās un jābūt ļoti īsā laika termiņā, visās vietās viņam vajag paspēt, tā tālāk. Ja. Tātad tur bija apmēram 1,5 miljonus, manuprāt, iztērēts naudas par šiem te lidojumiem. Ja. Tad bija nākamais skandāls Vienotības office, iespējamās aplūkšņa algas Vienotības birojā. Principā tas viss deva tādu rezultātu, ka Vienotība zaudēja diezgan nopietni reitingos un kļuva no 1. vietas noslīdēja uz 3. Protams, pirms 2 mēneši līdz vēlēšanām tikai starp citu ir palikuši. Ja. Kariņš ir 2. numurs Vienotības sarakstā. 1. ir Dombrovskis, 2. Kariņš. Protams, šis reitinga zudums var liecināt par to, ka Vienotībai varētu būt gaužam bēdīgs rezultāts šajās vēlēšanās. Protams, ja Vienotība neupurētu Kariņu, tad šis reitings varētu turpināt kristies. Līdz ar to, manuprāt, situācija bija vienkārši. Vienotība paskatījās, ka tomēr tās lietas, ko agrāk Kariņš darīja, un tās lietas, kas viņam nelipa klāt, šobrīd jau sāk lipt klāt ļoti nopietni. Ja? Un principā viņš gremdēja jau visas partijas reitingu, visas partiju. Ja mēs tā runājam tā ļoti vienkārši, tad bija nolemts kādu izmest no laivas un ubarot haizivīm. Ka pretējā gadījumā haizivs apēdīs visu laivu ar visiem pārējiem, ja, kas tur ir iekšā. Tātad viņi izlēma, ka Kariņu vajag izmest aiz borta. Principā no politikas viedokļa loģiski. Viņš ar savu darbību, savām darbībām gremdējis attiecīgi šī politiskā spēka izredzes, un šobrīd situācija tāda. Viņš ir atkāpies no ārlietu ministra amata. Viņa iespējas tātad iekļūt Eiropas parlamentā ir vērtējums kā gauži zemes. Līdz to sapnis, vēl pirms, pāris mēnešiem viņš pretendēja uz Eiropas kādu komisāru amatu, iespējams uz NATO ģenerāla sekretāra amatu. Šobrīd iespējams viņš pat nebūs deputāts un nebūs premjers un nebūs ārlietu ministrs un vispār būs aiz politikas borti. Viņš bija 5 gadi premjers. Šajos 5 gados Latvija lēni, bet neizbēgami ieņēma pēdējās vietas visur Eiropā un neizbēgami atpalika jau ļoti būtiski no Lietuvas un Igaunijas visos rādītājos. Tātad cilvēks, kurš vadīja 5 gadus valdību, kura tātad valdības vadīšanas laikā Latvija patstāvīgi ieņēma visas iespējams sliktākās vietas visos reitingos. Respektīvi, tur, kur ir labi būt pirmajiem, tur mēs bijām pēdējie. Tur, kur ir labi būt pēdējiem, vismazākā mirstība, ja, tur mēs esam pirmie. Kariņam jāuzņemās pilnu atbildību. Viņš ir premjers.
premjers. Nu, tad, protams, jāsaka, viņš ir ārkārtīgi neveiksmīgs ārlietu ministrs. Jo ārlietu ministrs viņš pārstāv tomēr valsti, viņam jābūt aktīvam, un cilvēki ārvalstīs domā, ja tas ir jūsu labākais cilvēks, kas ir ārlietu ministrs, tad kāda ir pārējie, ja šis ir jūsu labākais kandidāts. Ja? Tā kā viņš vēl bez tam bija ļoti netalantīgs un ļoti nekvalitatīvs ārlietu ministrs. Ja? Un, paldies Dievam, ka viņš vairs nebūs ārlietu ministrs. Un es tomēr tiešām ceru, ka mēs viņu vairs nekad neredzēsim Latvijas politikā, jo tas, ko viņš sastrādājis beidzamos 5-6 gados, un arī pirms tam, atceries, viņš pirms tam arī bija ministrs, un manuprāt, bija vēl viens tāds labs komentārs, ko viņš rakstīja, ka viņš pirms 22 gadiem iegāja Latvijas politikā, lai tuvinātu Latviju Ziemeļvalstu līmeni. Tur bija kāds komentārs, neatceros, kas to teica, ka viņš iegāja politikā, teica, ka viņš bija kaut kādā uzņēmumā vadītājs, un 6 mēnešos viņš parādīja sev, ka pilnīgi, absolūti, es pat nevaru tādu vārdu nespējīgs vadītājs, kur izmet ārā. Ja. Tad viņš visas šīs savas lietas realizēja politikā, ko mēs redzam pēc pēdējām vietām un priekšpēdējām vietām Latvijai visos rādītājos. Ja. Ko Arnoldi? Es domāju, viņam nav par ko apvainoties, rezultāts tiešām bēdīgs. Es domāju, vienīgais, kas viņš zina, kas viņu glāba, ka viņš tomēr bija ASV pilsonis. Un tomēr viņu glāba tas fakts, ka tomēr viņš ir ASV pilsonis, tomēr viņam saikne ar ASV vēstniecību. Varbūt nevajag viņu tā gluži mest aiz borta, ja, bet šobrīd ir tā, ja viņu neizmestu aiz borta haizivīm, tad tā vienotība pirms vēlēšanām varētu ciest ļoti nopietnas reputācijas zaudējums, ja viņi sāktu viņu aizstāvēt. Ja. Bet acīm redzam pārkāpumu, Arnoldi. Acīm redzam, saprot. Tavs viedoklis. Tu ļoti precīzi visu apstāstīji, ko es varu piebilst. Tā ir likumsakarība, visi šie skandāli, ja, par šiem lidojumiem, par šīm aploksņa algām un tā tālāk. Ja. Paradoksāli vienkārši ir tas, ja mans skatījums un tāds viedoklis bija jau, kad Kariņš netiks vairs arī šajā valdībā pirms iepriekšējām vēlēšanām. Ja? Pirms Saeimas vēlēšanām man bija tāda pārliecība, jo visi šīs Covid šie lēmumi pieņemtie, un visi šī politika un visi izteicieni Kariņa. Ja? Paradoksāli tas, kad cilvēki tomēr vairākums nobalsoja pa vienotību, Kariņš tika valdībā, vienotība tika valdībā. Un tas ir tas paradoksālais. Ja? Es ceru tagad, kad visi ir atvēruši acis vai, var teikt, pamodušies, ja? Teiksim, tā ir likumsakarība, kad šie skandāli ir nākuši gaismā. Ja? Un cilvēki redzēs, jo varbūt cilvēki agrāk neiedziļinājās visās šajās lietās, viņiem bija labi, viņiem bija uzticība Kariņam un tā tālāk pensionāriem, tur piemet kaut kādu pensijai, kad kāpēciņu piemet, vēl kāds godraksts iedeva, ja, un tad cilvēki, kā var teikt, balsoja, ja, un pirmkārt liels elektorāts vienotība ir par to, ka viņi uztur milzīgu aparātu, ja, administratīvu aparātu, tad valsts pārvaldes aparātu, kur saņem nodokļu maksātāju naudu, ja, un tad viņi ir komforta zonā, un viņi balso, protams, par tiem, kas maksā. Ja. Tad visi mēdī arī ir vienotības rokās, ja. Un tā tālāk. Tagad šie skandāli ir nākuši klajā, un cilvēki ir atveruši acis, reitingi krītās. Viss ir ļoti loģiski. Ja. Es ceru, ka nākamās vēlēšanās pēc 2,5 gadiem, ja, kad būs mazliet savādāk viss tas. Ja. Jo tā situācija, tu pareizi piezīmēji, visur mēs esam pēdējās vietās, ekonomika ir galīgi pagrimusi, ja? Par to daudz runā medijos, ja? Pamatā tas ir YouTube un TikToks un tā tālāk, jo netiek jau klāt nekur pie normāli runāt kaut kādu, jo visi valsts mēdī, visi ir, kā var teikt, pakļaut cenzūrai, un tur jau neaicina cilvēks, kas pateiks taisnību. Ja. Tur uzaicina cilvēks, kas runā par neko, vienkārši kuļ tukšs salms, ja, vai runā par tām lietām, kas nāk par labu, vai ir valdības interesēs. Ja. Tad, skatoties man ļoti reti, es redzu tādas objektīvas viedokļas, ja, jo praktiski visu to ēteru laiku lielāko daļu, tāda tukša šalmu kulšana, kaut kādi jautājumi apspriež, būtībā nebūtiski jautājumi mūsu labklājībai, mūsu ekonomikai, un tādas nopietnas problēmas maz risina.
Nu, ir, protams, dumpura raidījumā ir šāda tāda asa, bet tās atbildes arī ir, nu, dažreiz es klausos, nu, nekādas, un teiksim, kad cilvēki, kas nepārzina nozares, ja, nu, nav kompetenti, tad viņus viegli var arī apmānīt, var pateikt kaut ko, nu, kaut kā atrunāties, pateikt kaut ko, un cilvēki jau nesapratīs to īsto būtību, kāda tā situācija ir, ja. Nu, tas ir tāds, ko es varu piebilst, ja. Nu, tad visnotaļ es esmu priecīgs, kad viss tas tā notiekās, ja, un kad varbūt tiešām kaut kas mainīsies, kaut kas nāks labāks, ja. Es nezinu, vai vienotība ir kaut kāda kandidāta, kaut kāda cilvēka, kas, nu, varētu ieņemt, nu, amatus, ja, kaut vai ārlietu ministra amatu, ja. Man grūti par to spriest, es neredzu pašlaik tādu kandidatūru objektīvi, ja. Un, protams, ka Kariņš ir ilgu laiku bijis vienotības, nu, līderis, ja, ieņēmis dažādas augstas amatus, viņam ir, nu, kā var teikt, es domāju, ka materiāli viņš ir nodrošināts, ja, jo viņš labu atalgojumu ir saņēmis šajos amatos, nu, viņam bija vajadzīgi tad, nu, kā var teikt, šīs politiskās ambīcijas un ambīcijas, lai būtu kaut kur, kaut kas, un par viņu runāt un redzēt, tāpēc arī, nu, mēģināja iekļūt šajā, nu, NATO. Saprotu, viena lieta ir, ja tas būtu skar tikai viņu, bet viņš ir, pārfrāzējot, atceries mūsu slaveno filmu Ceplis, jauns virsnieks nolaids pa burbuli plaukstošu uzņēmumu. Viņš jau ir nolaids pa burbuli, kas saka, visu valsti. Jā. Jā, bet neskatoties uz to, viņi turpināja visu laiku bīdīt. Nu, jā. Tagad, jo es biju pārsteigts, kad, jā, nu, kad mūsu mēdījos, jā, valsts mēdījos, tur viņi atbalstīja, runāja, ka viņš ir ļoti labs kandidāts un tā tālāk, un es nesaprotu, nu, vai tiešām, nu, tad tie cilvēki, protams, es uzskatu, tie, kas runāja, nenosaukšu uzvārdus un vārdus, ja, bet viņi paši jau ir vāji, viņi paši ieņem ļoti tādus amats atbildīgs, nu, Latvijas, teiksim, skatījumā, Latvijas politikā, pārstāvot Latviju, un es uzskatu, ka, nu, viņi nav pietiekami kompetenti un zinoši, un kad arī šie cilvēki vajadzētu tikt reorganizēt, nomainīt un tā tālāk, nu, jo atbalstīt Kariņu, nu, šādā amatā, ja, tas tāds, nu, tūredzība absurds, ja, vai vispār aklums, ja. Kornald, īsāk sakot, mēs varam būt rezumēt un secināt no mūsu raidījuma, ka mēs ar tevi esam ļoti apmierināti, ka beidzot viņš ir izmests aiz borta. Un cerams, ka viņš nekad vairs neatgriezīsies nekādā amatā Latvijas politikā. Lai kauns nebūtu, nu, man satiekoties ar ārzem kolēģiem, kas, nu, savās valstīs ieņem nopietnas amats, un es tiekos un runāju par Latviju, par politisko situāciju, un, nu, tad tiek pieminēt mūsu vadību un arī Kariņš, jā, un tad man tā nērti ir, nu, kad uzdod nērts jautājums, man, nu, ko man atbildēs, tomēr esmu savs valsts patriots, un, kā var teikt, man ir, nu, savs valsts reputācija jārespektē un kaut kā jāatbild, jāaiziet no situācijas, jā, uz dažiem neērtiem jautājumiem. Nu, skaidrs, un katrā gadījumā, kā mēs jau minējām, cerams, ka viņš vairs nekad neatgriezīsies Latvijas politikā, lai nenodarītu vēl lielāku kaitējumu. Tā kā, nu, paldies tev par viedokli. Visu labi. Paldies, Raimond.